Sveiki, mans vārds ir Regija, un šodienas tēma būs trapeces. Tātad, kas ir trapece? Trapece ir četrstūris, kur tieši divas malas ir paralēlas vienas otrai, un divas tādas nav. Ja mēs skatāmies pēc trapeču veidiem, mums tādi ir trīs. Mums ir parastā trapece, tad divas malas ir paralēlas vienotrai, viņas nekad nekrustosies. Un divas nav. Ko nozīmē, ka divas nav? Sanāk, mēs viņas, piemēram, pagarinot, ja mēs ņemtu tā kā taisnes, mums veidotos kaut kādi krustpunkti. Tātad divas malas ir paralēlas, otras divas nav paralēlas. Tālāk mums ir taisnleņķa trapece. Tas nozīmē, ka mums ir trapecē arī taisnais leņķis, jeb 90 grādi. Ja? Obligāti jāievēro, ka šie kvadrātiņi nozīmē, ka tas ir taisnais leņķis. Jo, ja nav uzīmēts kvadrātiņš un nav pateikts, ka tā ir taisnleņķa trapece, mēs nevaram pateikt, ka tā ir taisnleņķa trapece, jo tā izskatās. Tad ir jābūt vai no kaut kādām pazīmēm, vai uzrakstītam, ka tā ir taisnleņķa trapece. Tātad taisnleņķa trapece, un vēl mums ir vienāda sānu trapece. Vienāda sānu trapece, pēc nosaukuma jau var saprast, ka sāni mums ir vienādi. Ļoti svarīgi ir atcerēties, tā kā tas ir četrstūris, četrstūri iekšējo leņķu summa vienmēr būs 360 grādi. Tātad, ja mēs saskaitām visus četrus leņķus, kopā rezultāts sanāks 360 grādi. Svarīgi trapecēm arī zināt, ka sānu leņķu summa ir 180. 180 grādi, arī reku šeit 90 plus 90 veidojās 180 grādi, un šīs divas malas arī veido 180 grādus. Tad, jebkurai trapecei sānu leņķu summa būs 180 grādi. Tagad nedaudz par vienādu sānu trapeci. Vienāda sānu trapecei ir tas, ka arī leņķi pie pamata būs vienādi. Tad šie divi leņķi būs vienādi, un augšējie leņķi pie pamata būs vienādi. Vēl vienāda sānu trapecei par diagonālēm. Tā ir vienīgā trapece, kurai diagonālis būs vienāda garumā. Pārējām trapecēm tas tā nav. Tātad, svarīgākais – trīs veida trapeces, un sānu leņķu summa ir 180 grādi. Tagad es uzdošu uzdevumus par leņķiem, un jums būs jāaprēķina. Tātad, paņemsim taisnleņķa trapeci sākumā. Kā taisnais leņķis. A, B, C, D. A, B, C, D. Un mums ir pateikts, ka D leņķis D ir 38 grādi. Tātad, lai iegūtu leņķi C, mēs no 180 atņemam 38 grādus un iegūstam cik? 142 grādus. Ja? Tāpat arī, ja mums ir dots leņķis C, piemēram, ir 145 grādi, tad, lai aprēķinātu leņķi D, mēs iegūstam 180 mīnus 145 ir vienāds ar 35. Tad, kad mums tiek runāts šaurais leņķis, platais leņķis, tad platais leņķis pret pamatu būs vienmēr pie īsākās malas, tā kā nevis īsākās malas, bet īsākās pamatu malas, un šaurais leņķis būs pie garākās pamatu malas. Tas ir par leņķiem. Leņķiem arī var būt uzdevums šāds jums, ka leņķa C attiecība pret leņķi D, šo leņķu attiecība mums ir 2 pret 7.
Tātad, te, kad mums ir dota attiecība un mums nav pateikts nekas vairāk, mēs izmantojam īpašības. Tātad, mēs zinām, ka šo abu leņķu summa ir 180. Un šo leņķu attiecība ir 2:7. Ja mums ir attiecība un ir dota tā summa, tad pirmā darbība vienmēr ir uzzināt, cik kopā ir attiecības. Mēs saskaitām kopā, iegūstam 9 attiecības. Nākamais uzdevums, kas mums ir jādara, ir jāpaņem visu attiecību kopsumma, jādala ar attiecību daudzumu, iegūstam vienas attiecības lielumu. Un trešā darbība, tātad katru attiecības daudzumu sareizinām ar vienas attiecības vērtību. Lai iegūtu C, šeit arī ļoti uzmanīgi. Mēs sekojam secībai. Ja pirmais ir C, tad arī divnieks attiecas uz C. Ja otrais ir D, tad otrais attiecās uz, septītnieks attiecās uz D. Tātad, leņķis C ir 2 × 20, tas ir 40 grādi. Leņķis D ir 7 × 20, ir 140 grādi. Būtu labi arī uztaisīt pārbaudi paši priekš sevis. 40 plus 140 ir 180. Tātad viss ir aprēķināts pareizi. Tagad paņemsim citu piemēru. Tātad, ja mums ir taisnleņķa, nevis taisnleņķa, bet vienādsānu trapece, un mums ir pateikts, ka leņķis A ir, cik viņš varētu būt, piemēram, 70 grādi. Un prasa aprēķināt, cik ir D, cik ir B un cik ir C. Tātad pēc īpašības, kuru mēs runājām jau iepriekš, vienādsānu trapecei leņķi pie pamata ir vienādi. Ja A ir 70, tad arī D būs 70 grādus lieli. Nākamā īpašība. Sāne vienmēr summa būs 180. Tātad, lai mēs iegūtu B un C, no 180 atņemam 70, iegūstam 110 grādus. Attiecīgi B un C mums ir 110 grādus lieli. Tagad arī par attiecībām. Ja mums ir, piemēram, A pret B pret C pret D. Tātad mums ir attiecības un leņķu attiecība. Un, piemēram, mums būtu 3 pret 4 pret 5 un pret 6. Šādas te attiecības. 6, nē. Jā, 6. Vienīgais paņemsim, tā kā redzam, ka attiecības ir dažādas, mēs uzreiz varam pateikt, ka tas nebūs vienādsānu trīsstūris, bet gan parastā trapece. Tātad paņemsim šādu te. Un A, B, C, D. Tātad mums ir dots jau visa, tā kā mums ir pateikts, ka mēs nezinām nevienu leņķi, un mums ir pateikts tikai leņķu attiecība. Vienīgais, ko mēs zinām, ka visu leņķu kopsumma bija 360 grādi. Tātad 360 grādi kopā. Tātad pirmā darbība, tas pats, ko mēs darījām pirmajā uzdevumā ar attiecībām. 3 plus 4 plus 5 plus 6.
mums sanāk cik? 18. Tātad 360 dalam ar 18 un iegūstam 20. Attiecīgi, vienas attiecības lielums ir 20, un tad skatāmies, A dabūja 3 tādas attiecības, tad A leņķis ir 60 grādus. B dabūja 4, 4 reiz 20, 4 reiz 20 ir 80. Kaut kas nav pareizi, jo šis kopā mums neveidoja 180 grādus. Tāks, varbūt leņķus nepareizi uzrakstījusi. Tāks, pēc tam paskatāmies, šeit ir 60, šeit ir 80, šeit ir 100 un šeit ir 120. Jā, tātad burtus esmu ne tā pielikusi. Samainīsim, te būs C, te būs B. Tāks, A jābūt ar D un B jābūt ar C. Tā, lai mums sanāktu 180 grādi. Attiecīgi, A mums ir 60, B mums ir 120, B mums ir 100 un C mums ir 80. Esiet ļoti uzmanīgi. Šīs strīpiņas, ko es zīmēju, tas nozīmē, ka tie leņķi ir dažādi. Ja strīpiņu skaits būtu vienāds, tas nozīmē, ka leņķi mums ir vienādi. Ja? Tātad pie tā esat ļoti uzmanīgi. Labi. Tas ir par leņķiem. Kā mēs viņus rēķinam? Tagad parunāsim par trapeces viduslīniju. Tāda trapecei, mums ir viduslīnija. Paņemsim vienādu sānu trapeci. Paņemsim vienādu sānu trapeci A, B, C, D. Tātad, viduslīniju mēs rēķinām tā. Tātad, kas ir viduslīnija? Sāksim ar to, kas ir viduslīnija. Tātad, trapeces viduslīnija ir nogrieznis, kas sadala sānu malas divās vienādās daļās. Tātad, parasti tās ir dažādas, bet tā kā mums ir vienāds sānu trapeces, tad jau viņi būs vienādas. Ne? Labi. Lai mēs aprēķinātu viduslīniju, mums ir jāizmanto formula. Tātad M, tā ir viduslīnija, ir vienāds A plus B dalīts ar 2. Attiecīgi, ja mums ir BC mala, piemēram, 6 un AD mala ir 8, tad, lai aprēķinātu viduslīniju, mums tas sanāk cik? 8 plus 6 dalīts ar 2, 14 dalīts ar 2 ir 7. Tātad viduslīnija šādam piemēram būtu 7. Varbūt arī tā, ka, piemēram, mums ir 9 un šeit ir 10. Saskaitam kopā, mums ir 19, dalam ar 2. Un mūsu atbilde sanāk 9,5 centimetri. Protams, skatāmies arī mērvienības centimetri, metri, decimetri. Tas ir viens. Tad jums var būt tāds piemērs, ka ir dotas M, piemēram, M ir 8. Un jums ir dots, ka BC ir piemēram 5. Un mums ir jāaprēķina, cik ir AD.
Tātad, cik ir garākais pamats? Mēs izmantojam tieši to pašu formulu, kur mēs izmantojam līdz šim. Tā ir šī. Un reiķinām. Tātad, M ir 8, A mums ir 5, plus B dalīts ar 2. Tātad mums vajag aprēķināt, cik ir B. Kā mēs to darām? Pirmkārt, mēs skatāmies, ka mums ir dalīts ar 2. Tas mums traucē. Tātad tiekam no tā vaļā. Visu izteiksmi reizinam ar 2, jo mēs gribam tikt no šī divnieka prom. Tātad 16 ir vienāds 5 reiz B. Plus B. Un tad jau kā vienādojumos, burti vienā pusē skaitļi otrā pusē, mums nāk B ir vienāds 16 mīnus 5, B ir vienāds ar 11. Varam arī uztaisīt mazu pārbaudīti. 11 plus 5 ir 16, 16 dalīts uz 2 ir 8. Tātad esam pareizi aprēķinājuši. Tātad, lai aprēķinātu malas vai viduslīniju, mēs izmantojam šo te formulu. Tā kā sāk jau runāt par malām, tad ir tādi uzdevumi, kur ir jāaprēķina vai pamats, vai sāna mala, vai kaut kas tāds. Lai jums būtu vieglāk risināt šādus uzdevumus, jums pašiem ir pirms tam jāatkārto 30, 60 grādu likums un 45 grādu likums. Es noteikti tagad uztaisīšu arī vēl video par šo tēmām, lai jūs varat atkārtot un būtu vieglāk par trapecēm, aprēķināt malas. Ja šos likumus nepārvaldat, tad ir labāk noskatīties video par 360 grādu likumu un 45 grādu likumu, lai turpinātu tālāko nodarbību par trapecēm. Jo zinot šos likumus, jums būs krietni vieglāk aprēķināt visas nepieciešamās malas. Labi. Tad paņemsim tādu uzdevumu, ka mums ir vienāds sānu trīsstūris. Vienāds sānu trapece. Vienāds sānu trapece, reku mums ir dota A, B, C, D. A, B, C, D. Un jums ir pateikts, ka šaurais leņķis ir 60 grādus liels. Un jums lūdz aprēķināt, cik būtu trapeces perimetrs. Un arī varam aprēķināt sānu malas. A, B un C, D garumus. Garumu. Un mums ir dots, ka pamati ir 6 un 10. Tad mums ir dots, ka mums ir vienāds sānu trapece, mums ir dots, ka ir šaurais leņķis 60 grādi un pamati 6 pret 10. Jāaprēķina perimetrs, un lai aprēķinātu perimetru, protams, mums ir nepieciešami garumi. Tātad, kā mēs šo pildīsim? Mums ir minūtīti padomāt. Tātad, pirmais, ko mēs izdarām, novelkam augstumu. Augstums tas veido 90 grādu leņķi. Tātad tas ir perpendikuls, ja? Un veidojas 90 grādu leņķis. Tātad, ja šeit ir 60, šeit ir 90, šeit ir 30 grādi. Un lūk, kāpēc ir jābūt atkārtotām šiem likumiem diviem. Tātad 60, 30 un 90. Nākamais. Ja mēs zinām, ka mazais pamats ir 6, lielais ir 10, tad mēs aprēķinām, cik ir šie sāniņi papildus ekstras novilktie. 10 mīnus 6 ir 4. Tā kā mums ir 2 pamati,
mēs izdalām ar 2 un iegūstam, ka viena šāda nogriežņa garums ir 2 cm. Varam ielikt burtus MP. Tātad, tālāk mums vajadzīgs aprēķināt, cik ir šis. Paņemsim šo trīsstūrīti ārā no trapeces, lai paskatītos nedaudz savādāk. CDM. Šeit ir 2 cm un šeit ir 60 grādi, 90 grādi un 30 grādi. Tātad pēc 30-60 grādu likuma katete, kura atrodas pret 30 grādiem, ir 2 reizes īsāka nekā hipotenoza. Hipotenoza vienmēr ir katete, kura atrodas pret lielāko leņķi. Tātad, lai mēs aprēķinātu sānu malu, mēs 2 reizinām ar 2 iegūstam 4. Šīs garums mums ir 4. Ja ir nepieciešams, mēs arī varam aprēķināt augstumu tieši pēc šīs pašas īpašības. Tātad, lai aprēķinātu kateti pret 60 grādu leņķi, īsākā katete jāreizina kvadrātsāk no 3, tātad atbildi ir 2 kvadrātsāk no 3. Attiecīgi, ja mums jāaprēķina perimetrs, tas būs 2 katetes, 2 sānmalas par 4, plus īsais pamats, plus garais pamats. 8 plus 16 ir 24 centimetri. Tas ir viens no piemēriem. Papildus vēl piemēri būs iespējams izpildīt ar šādiem līdzīgiem uzdevumiem failā par trapecēm, lai jūs varētu paši patrenēties. Tātad, nākamo piemēru paņemsim ar taisnleņķa trapeci, taisnleņķa trapece, un mums būs pateikts, ka A, B, C, D. Kas šaurais leņķis mums ir 45 grādi. Vēl mums būs pateikts, ka augstums H ir piemēram 6 cm, tātad šeit mums ir 6 cm. Ja tā ir taisnleņķa trapece, tad šī mala ir arī augstums. Pēc tam vēl būs pateikts, ko mēs vēl varam pateikt? Mēs varam pateikt, piemēram, ka lielākais pamats, garākais pamats, ka AD būs piemēram 15 cm. Un mūsu uzdevums ir aprēķināt, cik ir BC. Lai aprēķinātu trapecēm malas, ir ļoti daudz jāizmanto trīsstūra likumi. Attiecīgi, ja mums ir taisnleņķa trapece, šo te malu mēs varam bīdīt uz šeieni, un izveidosies mums taisnleņķa trīsstūris, un viens leņķis ir 45 grādi, te ir 90. Attiecīgi, trešajam leņķim arī jābūt 45 grādiem, jo kopā trīsstūru iekšējo leņķu summa ir 180 grādi. Tātad, ja mums ir trīsstūris, kur 2 leņķi ir vienādi, tad tas ir vienāds sānu trīsstūris. Vienāds sānu trīsstūris. Attiecīgi, ja šeit ir 6 cm, tad arī šeit mums ir 6 cm. Lai aprēķinātu BC, mēs saprotam, ka šis visgarums mums ir 15 cm. Tātad, lai iegūtu šo mazo daļu, 15 mīnus 6 ir 9. Tā kā mums ir izveidojies 4 stūris, kur pretējās malas ir vienādas, tad arī šī mala ir 9 cm.
Tātad tiešām no sirds iesaku paskatīties vēl video par 36 grādu likumu un 45 grādu likumu, jo tad jums būs krietni vieglāk aprēķināt, malas. Paņemsim vēl vienu piemēru par vienādu sānu trapeci, bet no otras puses. Tagad mums būs dots perimetrs. Tātad perimetrs mums būs 56 cm. Un trapeces pamatu garums mums būs 12 un 24. Un ir jautājums, lai aprēķinātu, cik mums ir sānu malas. Tātad trapeces perimetru mēs iegūstam visas malas saskaitot kopā, bet tagad daram atpakaļ gaitā. Tātad perimetrs mums sanāk 56 ir vienāds 24 plus 12 plus CD plus AB. Attiecīgi, lai iegūtu šo skaitļus, mums no 56 ir jāatņem jau zināmajā garumi. Tātad 56 mīnus 24 mums ir 32, no 32 atņemam 12. Mums ir vienāda sānu trapece, un šie abi nogrieži ir sānu malas, un abu nogriežu summa ir 20, tad mēs 20 izdalām ar 2, iegūstam 10. Tātad AB ir 10 cm, un CD arī ir 10 cm gari sānu malas. Tas ir par perimetriem malu garumu aprēķināšanu. Vēl jums var būt uzdevumi par diagonālēm. Tātad izmantojot trapeču diagonālas. Tātad paņemsim trapeci. Paņemsim mēs trapeci un tāds. Reku. Nav teikts, kāda veida trapeci tā ir. Vienīgais, kas mums ir pateikts, ka mums ir viduslīnija, un viduslīnija diagonāla. Viduslīnija sadala 3 un 4 cm garos nogriežnos. Un mums jautā aprēķināt pamatus. Kas mums ir, ko mēs šeit redzam? Ja mums ir viduslīnija, tāda mums ir trapeces viduslīnija, tas nozīmē, ka šīs malas ir vienādas. Sadalīt šī mala ir sadalīta uz pusēm. Un ja šī mala ir sadalīta uz pusēm, tas nozīmē, ka šeit ir izveidojies trīsstūris, kur mums arī ir dots viduslīnija. Un ja mēs atceramies trīsstūru viduslīnijas likumu, tad viduslīnija ir tieši 2 reizes īsāka nekā pamats, pret kuru tas ir novietots. Tātad trīsstūrī mums var būt 3 viduslīnijas. Šajā gadījumā mums ir dota šī viduslīnija, un tā ir 2 reizes īsāka nekā pamats, pret kuru tas ir novietots. Sanāk 2 reizes 3 ir 6. Šeit tieši tas pats. 2 reizes 4 ir vienāds ar 8. Mēs arī varam pārbaudīt, vai esam pareizi aprēķinājuši. Ja mūsu viduslīnijas garums ir 3 plus 4 ir 7 cm, tad pārbaudām, vai mēs varam no šiem pamatiem dabūt 7 cm garu viduslīniju. 8 plus 6 dalīts ar 2. 14 dalīts ar 2 ir 7. Jā, esam aprēķinājuši pareizi. Labi. Tātad, galvenais mums šeit ir tiešām atcerēties, ka mums diagonāli izveido 2 trīsstūrus, kuriem, ja tā ir viduslīnija sadalījuši, kuriem viduslīnija, šī viduslīnija ir arī trīsstūra viduslīnija. Tagad paņemsim pēdējo daļu no trapecēm, tas ir trapeces laukums. Tātad trapeces laukums, perimetrs bija, kad visas malas saskaita kopā,
tas bija ārpuse, tad tagad mums interesē iekšpuse, laukums. Tātad, laukuma formula mums ir A plus B, tātad īsais pamats plus garais pamats, dalīts ar 2 un reiz augstums. Tātad laukums ir vienāds, pamatu summa dalam ar 2 reiz augstums. Kā redzat, šī formulas daļa jau ir redzēta. Šo formulas daļu mēs izmantojam, lai aprēķinātu viduslīniju. Tātad laukumu varam arī aprēķināt viduslīnija reiz augstums. Tagad daži no piemēriem. Piemēram, ja mums M ir dots 8 un augstums mums ir dots 4 cm, tātad laukumu mēs aprēķinām 8 reiz 4 ir vienāds 32 centimetriem kvadrātā. Jā, laukumā bija kvadrātcentimetri. Tas ir viens. Paņemsim piemērus. Tātad paņemsim mēs piemērus. Tātad. Mums, piemēram, ir dota taisnaina trapece, kuras augstums vai īsākā sānu mala, piemēram, ir 5, un mums ir dots pamati 4 un 10. Un mums palūdza aprēķināt, kāds ir laukums. Tātad mēs varam izmantot formulu no paša sākuma. 4 plus 10 dalam ar 2, iegūstam viduslīniju un reizdam ar augstumu. 14 dalīts ar 2 reiz 5, sanāk 7 reiz 5 ir 35 cm kvadrātā. Tā, tad paņemsim vēl vienu piemēru. Tāks, mums būs dots šis leņķis un šeit. Tātad, reku mums ir dota trapece, mums ir dots augstums. Augstums, piemēram, mums būs 3 centimetri. Labi, paņemsim savādāk. Augstums būs 12 centimetri, šīs malas galvrums 10 un šīs malas galvrums 14 centimetri. Un atkal mums vajadzētu aprēķināt, kāds ir laukums. Tātad šajā gadījumā mēs zinām, kāds ir garais pamats. Garo pamata summa mums sanāk 14 plus 10 ir 24 cm. Mēs zinām augstumu, un mums vajadzētu uzzināt, cik ir īsais pamats, lai varētu aprēķināt laukumu. Šeit ir ļoti uzmanīgi jāskatās. Mums ir dots šis leņķis, un mums ir dots, ka šeit ir tieši tāds pats leņķis. Tas var būt tikai un vienīgi tad, šie leņķi var būt vienādi, ja šīs malas ir paralēlas viena otrai. Tā ir paralēlas, nekad nekrustojās. Un ja viņas ir paralēlas, tad mums ir izveidojis paralelograms, kas nozīmē, ka šīs malas mums būs vienādas. Tātad mūsu uzdevums ir uzzināt, cik ir šī te mala. Viņa mums ir 14 un 14. Labi, mums ir 14 un 14.
tieši tā. Un tālāk, lai aprēķinātu laukumu, mēs izmantojam 14 plus 24, dalām ar 2, reizinam ar 12. To ir kāda liela skaitļa. Tātad, šo te saskaitot, mums sanāk 38 dalīts ar 2 reiz 12. Varam visu likt uz vienas strīpas, saīsinām, šeit ir 1, šeit ir 6. Tātad 38 jāreizina ar 6, 8 reiz 6 – 48, 6 reiz 3 – 18 plus 4 – 22. 228 kvadrātcentimetru liels trapeces laukums ir. Tā. Jā. Vēl paņemsim kādu piemēru. Tā. Arī būs jāaprēķina trapeces laukums. Trapeci mums uzzīmēsim taisnlaiņu trapeci. Mēs zinām, ka platais leņķis ir 135 grādi. Mēs vēl papildus zinām, ka šīs sānu malas mums ir vienādas, piemēram, 8 cm. Vienādas abas divas ir, jo mums ir vienāds skaits strīpiņu. Un pamats mums būs 20. Un mums ir jāaprēķina attiecīgi laukums. Tad, ja šis ir vienāds, mēs varam reizēt uzreiz pateikt, ka ir 8, aprēķināt viduslīniju, 20 plus 8 izdalīt ar 2. Tas nāk 28 dalīts ar 2 ir 14, un pēc tam 14 reizdam ar 8. Tas ir 32, un tas mums ir 11. 111 cm kvadrātā. Tātad informācija par šo te leņķi, tā bija nevajadzīga šajā brīdī. Mums tā nebija nepieciešama, lai aprēķinātu laukumu. Bet paņemsim tādu, kur tas gan mums būtu nepieciešams. Tātad, piemēram, atkal taisnlaiņa trapece. Šeit būs 135, 90. Šeit mums ir 15, šeit mums ir 9. Un mums ir palūdza aprēķināt laukumu. Tad, ko mēs daram? Tagad taisnlaiņa trapecē mēs varam šo bīdīt uz sānu. Un atkal mums šeit izveidojas 90 grādu leņķis. Ja kopā leņķis 130, 135, noņemam šos 90 grādus, iegūstam 45 grādu leņķi. Tā, ja šis ir 45, šeit ir 90, tad arī šeit ir 45 grādi. Attiecīgi mēs ieguvām atkal vienādu sānu trīsstūri. Ja šeit ir 9, tad arī šeit mums ir 9. Ja viss šis garums mums ir 15, un šī daļa mums ir 9, lai iegūstu šo mazāko daļu, mēs no visa pamata garuma atņemam mazo pamata daļu un iegūstam 6. Un pēc tam jau pēc 4 stūra īpašībām, taisnuma stūra īpašībām, pretējās malas mums ir vienādas, attiecīgi arī šeit mums ir 6 cm. Un nu jau mēs varam aprēķināt laukumu. Atkal saskaitām pamatus, izdalam ar 2, 21 izdalīt ar 2 ir 10,5 un reizinām ar 9, 5 reiz 9 – 45, 9 reiz 0 – 0 plus 4 – 4, 9 reiz 1 – 9, 1 cipars reiz komata, tātad 94,5 kvadrātcentimetri. Ceru, ka palika skaidrāk. Atkārtošu, ka ir uzdevumi vēl papildus pielikti
faila formātā, kur jūs varat aprēķināt gan leņķu malas ar attiecībām, gan perimetru, sānu malas, laukumus. Kas ir svarīgākais, lai jūs to visu varētu izdarīt, ir atkārtot 50-60 grādu likumu un 45 grādu likumu un izmantot formulas. Tātad svarīgākais formulas, kas mums šeit bija, lai iegūtu sānu malu, nevis sānu malu, bet lai iegūtu viduslīniju, saskaitām pamatus kopā, izdalam ar 2, lai iegūtu laukums, viduslīniju reizam ar augstumu, jeb saskaitām pamatus kopā, dalam ar 2 un reizam ar augstumu. Pēc tam ir nepieciešams 30-60 grādu likums, 60-30 grādu likums un vienāds sānu trīsstūra likums, kur mums ir vienādi leņķi, tātad sānu malas ir vienādas. Tas ir svarīgākais. Ceru, ka video noderēs un tiekamies nākamajā video nodarbībā. Atā!